Brīžiem pamatīgs troksnis, izplūdes gāzes, gaisā uzmesti zemes gabali un smiltis. Tāds ir aktīvās atpūtas fonds motocross stilā. Šoreiz tiešām to dēvēsim drīzāk par aktīvu atpūtu, jo profesionāli motosportisti šajā sarīkojumā ir minoritāte. Vārdu sakot, laipni lūgti Latvijas alternatīvās motosporta asociācijas radītajā pasaulē. Latvijas alternatīvā motosporta asociācija vai saīsinājumā LAMA ir pavisam jauna motokrosa faniem un braucējiem veltīta organizācija, kas rūpējas par to, lai visiem Latvijas motokrosa amatieriem būtu tieši viņiem veltītas sacensības un kausi. LAMAs dibinātāji ir 3 nelabojami entuziasti un vienkārši izdarīgi motobraucēji – Ainārs Vilciņš, Uģis Barons un Roberts Circenis. Visiem 3 vīriem interesi par motocikliem radās vēl pusauga vecumā. Turpinājums gan katram no viņiem bija savādāks. Roberts Circenis sirdī joprojām ir kaismīgs motošosejas fans. Tieši ar šosejas motociklu viņš atgriezās pie jaunībā iegūtās motokaislības. Un, lai cik savādi nebūtu, tieši motošoseja viņu atved uz motokrosu. 4 gadu atpakaļ dabūju baiku. Kawasaki man bija un brauc pa šoseju. Un 2 gadus, tā pa ielu un bišķi pa trasītē braucām. Tur tātad biedrība Durk Racing, tur arī sāka savu darbību. Uzmanība, neliela atkāpība. Durk Racing ir motošosejas braucēju radīta organizācija. Sākotnēji tikai kā juridiski personas, ar kuru legalizēt streetreiz moču un motošosejas braucēju sacensības. Tātad biedrība Durk Racing, tur arī sāka savu darbību. Tieši ar šosejas sacensību tādu bīdīšanu. Lūk, un tad tā sacensību sezona beidzās, un mēs nonācām pie slēdziena, ka vēl braukt gribās. Bet, sniegs sasniedzis, asfalts nav, gribās braukt, jābrauc ar krosinieku. Tad kaut ko sameklējām, kaut ko saskrūvējām, un tā sākās tā krosā braukšana. Tā Roberts atrada veidu, kā pagarināt sezonu, paralēli gan joprojām braucot arī šosejā. Motokrosa trasē viņu var atpazīt pēc krekla ar eksotisko Durk Racing uzdruku, kas visiem apkārtējiem atgādina, ka viņš ir motošosejas fans uz krosa moča. Uģis Barons motosportā ar galvu vien ir aptuveni 7 gadus atpakaļ. Viņš par savu motosporta žanru uzreiz izvēlējās motokrosu. Pirms gadiem 6, 7 nopirku vienu sagrabējušu čezetu, to arī sākās. Nobrauc kaut kāds 3 vai 4 gadus ar čezetu, pēc tam jau nopirku jaunu Yamahu. Uģis sniegumu LAMAs sacensībās mums gan nofilmēt neizdevās, jo šobrīd viņam, diemžēl, nāks ievērot mazliet mierīgāku režīmu. Piedalījos līdz 17. maijam šajā gadā, tad viens bērns nepagāja malā aizputs trasē un ar to šogad sezona bija beigusies. Tomēr tā vai tā Uģis ir klāt katrās sacensībās un kopā ar saviem dombiedriem prasmīgi kustina LAMA organizatoriskās svieras, lai tiem, kas traucas trasē, nebūtu jādomā ne par ko, izņemot sacensību baudi. Ainārs Vilciņš ir Madonas Vilciņu motosporta dinastijas pārstāvis, kas atšķirībā no Uģa un Roberta motocikla mugurā turās kopš jaunības bez īpašiem pārtraukumiem. Vēl jo vairāk. Viņš ir arī izdaudzināts motocikla motoru pazinējis. Kā izrādās, tieši šis bija iemesls, kādēļ visi 3 sastapās. Uģis Barons īstenībā sāka nodarboties ar motosportu ar motociklu čezetu. Un tas bija baigi interesanti, kad viņš sameklēja mani, kas viņam palīdz sagādāt visas detaļas un saveidot to motociklu tā, lai viņš varētu veiksmīgi braukt. Roberts Circenis ir tā, ka ienāca viņš šajā sportā ļoti interesanti. Viņš brauca no sākuma ar baiku, superbaiku, pēc tam viņam ienācās veca Larlaks, kaut kāds Kawasaks, pat varbūt Yamaha tur bija pa vidam un sameklēja mani kā meistaru, kas saved viņu kārtībā. Un tad vārdu pa vārdam aizgāja tā, kad vajadzētu kaut ko darīt kopā, un no sākuma bija doma, vai tas izdosies, ja vēl, es biju tas kā krustēvs tam visam, kas pateica, vīri, kas dara, tam izdodās, un tā arī viss aizgāja. Pie tām aizgāja uz urrā. Pirmās nopietnās sacensības notika pagājušajā gadā. Tajā brīdī vēl nedibinātās LAMAs rīkotāji tās norganizēja zem jau minētās Durk Racing karoga. Durka bija jau sabiedriska organizācija,
tāda biedrība, kurai jau bija tiesības rīkot sacensības, tāpēc arī mēs pagājušajā gadā startējām zem Durkas karoga. Pagājušā gadā notikās normāls tāds Durkas čempionāts bija motokrosā, ja nemaldos, kopā bija arī kaut kādi 11 posmi, arī pa visu Latviju. Tur pēdējā posmā Raunā bija, ja nemaldos, 270 vai 60, nu, nereāls cipars braucēju. Nu, savācās. Pagājušo gadu iesākām ar 75 dalībniekiem pašā sākumā, un gada beigās jau pie mums sacensībās jau bija piedalījušies 340 dalībnieki. Tik liels motokrosa braucēju skaits lika aizdomāties, vai turpināt braukt zem Durkas zīmotnes. Durka rīko motošosejas, supermoto sacensības, mēs motokross. Motokross aizgāja tādā plašumā, kad radās nepieciešamība dibināt atsevišķu organizāciju. Tālūk arī dzima Lama. Amatieru motokrosam veltītā organizācija ar diezgan tālījušiem mērķiem, kas pēc būtības sniegtos līdz robežai, aiz kuras sāks profesionāls motokross un Latvijas Motosporta federācijas kompetence. Federācijai profesionālai ir jānodarbojas ar profesionālu sportistu audzēšanu. Mums ir pavisam savādāk. Mēs sākam no bērna kājas, turpat vai no šūpuļa, ievadām viņus motosportā, izauklējam pa ļoti saudzīgām trasēm. Mums trases ir daudz vieglākas nekā profesionālās trases, lēcieni ir daudz īsāki, braucienu ilgums ir daudz īsāks, un tas nozīmē, ka sportisti, kas brauc pie mums, nejūt to lielo slodzi, ja, kas ir jājūt profesionālam sportistam, kuram jābrauc ir daudz ilgāks laiks, daudz nopietnāks trases, un kurš nedrīkst, teiksim, domāt par to, ka viņš varētu atpūsties. Akurāt vārds atpūsties savā ziņā izceļ Lama sacīkšu galvenās atšķirības. Šitien ir tāds ģimeniskāks pasākums. Nu, te nav tā baigā cīņa tāda, principiālā cīņa te nav, es tā teiktu. Te ir, ģimene. Vakarā sabraucam, satusējamies, ja. Kādam nobirst motocikls, ja, man nav žēl, es viņam iedošu, ja man ir tā rezerves daļa, lai viņš brauc. Teiksim, trasē, es negaidu, lai man konkurence nokrīt, lai es viņu varētu apdzīt. Es viņu gribu apdzīt cīņā. Ja viņš nokrīt, tā nekāda cīņa. Es teiksim, domāju tieši ar to ģimeniskumu. Šis te pasākums mums tāds, pa tautas līniju. Roberta minētā tautas līnija izpaužas arī Lama sacensību klašu sadalījumā un godalgu filozofijā. Katrs, kas ar motosportu nodarbojās, viņam, jeb ar jebkuru sportu, viņam gribās dabūt savā dzīvē kaut kādu kausiņu. Ja? Mēs tāpēc esam arī sadalījuši, teiksim, motosporta klases ļoti smalki. Tas nozīmē, ka mums ir, ja viņš ir veterāns, tad ir veterāns no 41, no 51, no 61. Ja viņš ir bērns, tad viņam ir mazās klasītes tādas tik smalki sadalītas, lai viņam katram būtu interesi. Un mēs cenšamies pilnīgi visās sacensībās apbalvot visus. Apbalvot, ja mums ir mazie 10, tad viņus visus arī apbalvot, lai viņi jūt to, kā tas ir. Kad ir īstais vecums, lai sāktu braukt ar motokross mocu? Mums 3 gadi. Kādā vecumā tu sāki vispār nodarboties ar motosportu? 7. Cik tev tagad ir? 9. Cik gadi ir mazajam brālim? 5. Cik sen viņš nodarbojās ar šo sporta veidu? Vienu gadu.